Labrīt! Rīta video. Vakar nosolītie 35 tika noieti sakarā ar to, ka viens tur micē vēl guļ teltī. Ir kaut kādi, nezinu cik ir, 8 no rīta tagad, kādu brītiņu augšā esam. Mums notikumi centrālie ir, esam kaut kāds 15 km no Brēmenes. Un vienīgā vieta, kur mēs tā atradām, varētu palikt par nakti, ir kaut kāds tāds tā kā purvs, nevar saprast, tāds diezgan aizdomīgs viss riņķī. Neliels mežiņš, tāds purvains, bet kurā vakar ejot iekšā vien mēs saskaitījām kaut kāds pāri pa 10 stirnām vai briežiem, mēs īsti nesaprotam, kas tie bija pa dzīvniekiem, kaut kam bija pat ragi arī. Un naktī te bija trādrīts riņķī riktīgs. Mēs nospiedām, ka tas brieži sasaucās savā starpā vai stirnas, kas nu viņi bija, bet tas skanēja apmēram tā. Es esmu te! Un blakām tepat 1,50 m no mums. Nē, es esmu te! Un tad kaut kur tālumā varbūt tās kāda mātīte. Es esmu te! Un tā labu brīdi staigāja mums te riņķī ar paziņojumiem kaut kādiem. Nu, es domāju, ka tie bija viņa nekas cits. Tad vēl mums ir tāda prīmusiņš, jā, mēs jau 3. dienu viņu kurinām, kratot un sildot pašu to balonu, jo mums tur ir beigusies gāze. Nu, šorīt izskatās pēdējais rīts, kad mums iekūpās kafija ar viņu. Jāmeklē jauns vietā, bet nevaram īsti atrast nekur. Kas vēl? Reku sakarā ar video ir izlīdis dalībnieks ārā no migas. Parādījies ir. Jā, nu, fantastisks saulrietis, kā vienmēr. Vai saulēkts? Saulēkts, jā, saulēkts mums ir. Reku tur kaut kur saulīte. Un pats foršākais ir tas, kad iedzersim rīta kafiju, sapakojamies, un cik mēs zinām, Līvai 12:30 beidzās kaut kādas mācības, un viņa būs mājās ap to pašu laiku. Arī ieradīsimies uz dušiņu mēs. Nu tā. Nākamais ziņojums tad droši vien pēc tādas ballītēm pārbagāta weekenda pirmdienā. Jā. Atkal no meža.